iekāpa laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnesa pie viņa kādu paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus, viņu ticību redzēdams, sacīja paralizētajam: Esi drošs, tēvs, tavi grēki tev piedod. Tad kādi no rakstu mācītājiem pie sevis sacīja: Šis zaimo. Jēzus viņu domas noprazdams sacīja: Kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt: Tev tavi grēki piedod, vai sacīt: Celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, un viņš sacīja paralizētajam: Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlies, gāja uz mājām. Ļaužu pūlis to redzēdams izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu vāru cilvēkiem. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Lūksim. Kungs, mēs tev pateicamies un tevi slavējam, jo tu dari cilvēkus veselus. Tu dāvā svēto garu, Kungs, tu dāvā savu žēlastību un spēku, ka mēs varam mainīties, kad mēs varam piecelties un tev sekot un doties uz savām dvēseles mājām. Dāvā Dievs mums savu žēlastību, ka mēs dzirdam tavu evaņģēliju, tas mums iedvesmo, mūs stiprina un dāvā mieru. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Mēs droši vien esam ik pa laikam padomājuši par to, kāpēc mēs nākam uz baznīcu. Cilvēki nāk uz baznīcu dažādu iemeslu dēļ. Un citreiz nāk uz baznīcu tāpēc, kad mēs nākam līdzi saviem tuviniekiem. Citreiz mēs nākam uz baznīcu tāpēc, ka citādāk nevar. Citreiz mēs nākam uz baznīcu, lai meklētu, lai saņemtu kaut ko, kas mūsu dvēselē aicina meklēt Dievu. Citreiz mēs nākam uz baznīcu, jo mums ir grūti, un citreiz mēs nākam uz baznīcu tāpēc, ka mums ir labi. Un varētu teikt, ir tādas divas motivācijas. Tā negatīvā motivācija, mēs nākam, jo mums ir slikti. Mēs nākam tādēļ, kad ir grūtības. Mēs meklējam pie Dieva palīdzību. Un vai arī pozitīvā motivācija. Mēs nākam tāpēc, kad ir labi. Mēs nākam tāpēc, kad ar Dievu būt ir labi. Ka no Dieva nāk labestība, mīlestība, žēlastība. Un es gribu uz to. Un dažādi cilvēki arī nākuši pie Dieva. Man nāk prātā Pāvils Brūveris, kurš teica, ka viņš nācis pie Dieva tāpēc, kad ir labi. Nevis tāpēc, ka viņam dzīve ir salauzta bijusi un nelaimīga mīlestība vai kaut kā tā, bet viņš saka tāpēc, kad ir labi. Es nāku pie Dieva tāpēc, kad ir labi. Un tas ir skaisti, patiešām brīnišķīgi, bet pārsvarā cilvēki tiešām arī evaņģēlijā. Mēs redzam cilvēki, daudz nāk ar Jēzu, daudz iet pie Jēzus, daudz meklē viņu, uzmeklē viņu, un viņš ir slavens, kļuvis kā dziednieks, un patiesībā lielākā daļa ļaužu nāk tāpēc, ka viņi ir slimi, tāpēc, ka viņiem nav ārsta, tāpēc, ka viņi ir kā pazuduši savis, kā citur ir pat teikts, ka viņš uzlūko tautu un redz tos cilvēkus, un evaņģēlijs tā kā raksturo tās viņa ko Jēzus redz. Viņš redz cilvēkus kā āvis bez gana, un kad viņš ir šis gans, kurš ir vajadzīgs. Nu, lūk, un cilvēku uzmeklē Jēzu. Un ļoti interesanti, un to es atkārtot esmu teicis droši vien, un gribās jau arī šajā reizē tā teikt, kad jūs esat ievērojuši evaņģēlijā visi, kas pie Jēzus nāk, kas pie viņa tiek, visi tiek dziedināti. Un tas ir gluži paradoksāli tas nav, bet tas ir brīnumaini, ka visi tiek dziedināti. Kad tikai tu tiec pie Jēzus, svarīgi ir, ka tu viņam tiec klāt, ka tu nonāc viņa uzmanības lokā, aizsniedzamības lokā, un tu saņemsi to, ko tev vajag. Galvenais ir tikt pie Jēzus, bet pie viņa tikt, acīm redzot, nebija tik vienkārši, jo vienmēr pūlis ar cilvēkiem, 12 mācekļi, tas aizsardzības loks kaut kāds,
Un lielais cilvēku skaits, kas nāk Jēzum līdzi, tu netiec viņam klāt. Un šajā notikumā mēs redzam, šis paralizētais cilvēks, viņš vispār nevar pakustēties. Citi cilvēki viņu nes. Un tur varētu teikt, viņam nav izredžu, nav iespēja tikt klāt pie Jēzus. Tāpat kā tam cilvēkam, kas Jeruzalemē gulēja pie tā Betesdas dīķa, viņš jau arī nevarēja pakustēties. Tikai tad, ja kāds par viņu apžēlojās un viņu iemērts tajā ūdenī, kur eņģelis sakustina to ūdeni, un tad, ja tu tiec pirmais tajā sakustinātajā ūdenī, tad tu tiec dziedināts. Bet kā tu vari tikt pirmais, ja tu pats esi paralizēts un visi citi aizskrien vienmēr priekšā? Tev nav iespēju. Bet redzi, šeit viņam ir 4 vīri, kas viņu nes. Un šie 4 vīri ir ar tādu īpašu izdomu. Redzot, ka viņi nekādīgi nevar tikt pie Jēzus, viņi izjauc jumtu tai mājai un nolaiž Jēzus priekšā šo paralizēto cilvēku no augšas. Varētu teikt, atrod neordināru, radošu risinājumu, kad šie cilvēki nolaiž šo savu tuvinieku vai varbūt tēvu vai brāli vai draugu. Viņi nolaiž lejā Jēzus priekšā. Un kaut kādā mērā tādas pārdomas tajā sakarā rodās, kad ja patiešām tev ļoti vajag tikt pie Jēzus, tu atradīsi risinājumus. Tas tāpat kā cilvēki citreiz saka, man nav laika priekš Dieva. Kad tad es lūkšu? Man viss ir aizņemts. Man nav laika, kad aiziet uz baznīcu, jo vienmēr man ir draugi, man ir darbs, man ir vēl daudz pienākumu, un man kalendārā nav vietas tam. Bet ja tev ļoti vajag, tev kalendārā vienmēr atradīsies vieta. Ja tev tiešām ļoti vajag, tad cilvēks atrod logus savā laikā. Un šeit šiem cilvēkiem ļoti vajadzēja. Viņi atrada risinājumu. Viņi atrada risinājumu, kā nonākt pie Jēzus. Un starp citu šis notikums, kurā šie 4 vīri atnes Jēzu, viņš parādās arī Marka evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā, un tur tieši ir minēts, kad ir 4 vīri, kas nes to paralizēto cilvēku. Un šeit tur neparādās, cik tur to cilvēku vai kā, bet tas notikums ir pēc būtības. Viņi Jēzus priekšā nolaiž šo cilvēku no jumta. Un varētu pat teikt, Jēzus novērtē nevis šo paralizētā cilvēka nelaimi, bet viņš novērtē šo nesēju radošumu, viņu paļāvīgo ticību, jo tur ir vajadzīga tāda, varētu teikt, paaugstināta motivācija, lai nodarbotos ar jumta jaukšanu, lai tu atrastu šādu risinājumu. Un tāpēc viņš saka, te ir rakstīts, viņš redzēdams šo cilvēku ticību, uzrunāja šo cilvēku, šo paralizēto, sacīdams, tev tavi grēki ir piedoti. Nākamais ir patiešām interesanti, ka Jēzus nevis šo cilvēku dziedina, vai viņu samīļo, vai viņam uzlej svētīt ūdeni, vai ziež ar eļļu, vai kā citādi, bet viņš piedod viņam grēkus. Un varētu teikt, viņš ierauga un atrisina to garīgo iemeslu, kāpēc viņš ir paralizēts. Viņš saka, tev tavi grēki ir piedoti. Un rezultātā šajā notikumā cilvēks, kuru citi nes, kļūst par cilvēku, kurš pats nes. Vienmēr visi viņi ir nesuši. Viņš ir nests varbūt kopš tā brīža, kad viņi ķēra trieka vai kāda citāda nelaime ar viņu notika, bet tagad viņš pats ir tas, kurš ir spējīgs nest. Un to var arī tā pārnest, tā nozīmē teikt, ja tu esi bijis cilvēks, kas ir vienmēr izmantojis citus vai citi tevi ir vienmēr nesuši, tu esi bijis dzīvē pasīvs, tu esi bijis tāds, kurš reaģē uz notikumiem, nekad neinicijē notikumus, bet vienmēr, kad ļaujās, tad tagad tu esi tas, kurš pats ir spējīgs nest sevi, uzņemties atbildību, būt cilvēks, kurš nes, cilvēks, kurš dod no sevis laukā, nevis tikai ņem. Un te ir būtiska pārmaiņa šā cilvēka dzīvē. Un varētu teikt, šī evaņģēlija notikums, kas ir tāds, varētu teikt, diezgan Jēzus dziedināšanas notikums, viņš runā būtībā par 3 vai par 4 tādām garīgajā dzīvē svarīgām lietām. Un pirmais, viņš runā par to, cik svarīgas ir aizlūgšanas, mīļie draugi, cik svarīgi ir,
kad mēs lūdzam par mūsu tuviniekiem. Un lūk, šo 4 cilvēku, tas, ko viņi dara, tādā garīgā nozīmē, tas ir tas, kas notiek tad, kad mēs lūdzam par mūsu dārgiem cilvēkiem. Varat teikt, šie 4 vīri, viņi lūdza par šo paralizēto cilvēku. Viņi tik spēcīgi lūdza, ka pateicoties viņu lūgšanām, viņu tuvinieks tika nolaists no debesīm Jēzus priekšā. Viņš pēkšņi bija Jēzus priekšā, jo lūgšanas bija tik, varētu teikt, spēcīgas, tik patiesas, tik izjustas, vai tik šie cilvēki uz savām lūgšanu rokām nesa šo savu mīļo tuvinieku. Un nākamais, ko šis notikums runā par draudzes lūgšanām, par baznīcas lūgšanām. Un cik ļoti svarīgi ir, ka par mūsu tuvinieku aizlūdz baznīca, par viņu lūdz Kristus baznīca. Draudzes lūgšana lielā mērā ir garants tam, ka Dievs šīs lūgšanas sadzirdēs. Bet varētu tā teikt tā, ka draudzes lūgšana ir tāda, kas uzplēš griestus, kas nolaiž šo tuvinieku tieši Jēzus priekšā. Un bieži vien jau ir bijis tā arī mūsu draudzē dažādiem cilvēkiem, ka pateicoties mūsu lūgšanām, ka mēs vienkārši lūdzam dievkalpojumā, tam cilvēkam tiek palīdzēts, tam cilvēkam kļūst labāk. Ne visiem tā ir, nevienmēr tā ir, jo to dara Dievs. Mēs nevaram Dievam pavēlēt, bet mēs varam vienkārši lūgt. Mēs savā ticībā un paļāvībā ieliekam mūsu tuvinieku Dieva rokās un visi kopā lūdzam, un Dievs uzklausa mūsu lūgšanas. Mēs visi esam grēcinieki, bet varbūt tā grēcinieku pulkā kāds patiešām cilvēks ar skaidru, taisnu sirdi, un Dievs uzklausa šo vienkāršā cilvēka lūgšanu. Un parasti jau tā ir, ka Dievs uzklausa bērnu lūgšanu, Dievs uzklausa mātes lūgšanu par saviem bērniem, tēva lūgšanas par saviem bērniem, krustvecāku lūgšanas par saviem bērniem un baznīcas lūgšanas par slimniekiem, par nelaimīgajiem, par postā esošajiem, jo mēs esam Dieva draudze. Un nevelti apustulis Jēkabs savā vēstulē raksta, ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus, un lai tie lūdz Dievu par viņu svaidīdam viņa ar eļļu tā kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Un tāpēc šo pēdējo vārdu kontekstā, pat arī, ja viņš ir grēkojis, Dievs viņam piedos. Ja? Un tur ir teikts, ka dziedināšana baznīcas kontekstā tiek saistīta ar grēku piedošanu. Nav tā, kā, teiksim, farizēju dievbijībā, kur farizēji teica, pa priekšu tu mainies, pa priekšu tu kļūsti taisns un labs cilvēks, un tad nāc pie Dieva, un Dievs par tevi apžēlosies. Tā ir farizēju dievbijība, proti tev pa priekšu jābūt labam, lai Dievs par tevi apžēlotos. Bet tā nelaime tāda, kad es nevaru kļūt tik labs. Es esmu tāds, kāds es esmu. Man ir vajadzīga Dieva žēlastība, lai es kļūtu labs. Un tas ir, kāpēc arī Jēzus nāk pasaulē, un kāpēc arī Jēzus vispār ir, un viņš atdod savu dzīvību, lai mēs mainītos. Un tā ir Dieva žēlastība, ka mēs kļūstam labāki. Tā ir Dieva žēlastība, ka mēs izmainamies. Bet tajā pašā laikā, cik ļoti svarīgi ir grēksūdze. Grēksūdze bieži vien ir tā, kas paver iespēju, lai Dievs ienāktu cilvēka dvēselē, ienāktu cilvēka dzīvē, lai Dievs no perifērijas ienāktu tajā centrā, lai Dievs kļūtu par mūsu dzīves centru, par mūsu sirds centru. Lai dziedināšana var ienākt cilvēka dvēselē, cilvēka domāšanā, cilvēka dzīvē un arī cilvēka miesā, lai cilvēks kļūtu vesels. Un bieži vien arī evaņģēlijā ir bijis tā, ka gara veselība ir saistīta ar miesas veselību. Citreiz arī Jēzus prasa, vai tu gribi vesels kļūt, vai tu vispār vēlies kļūt vesels. Varbūt tu negribi, tev ir vispār tīri labi, ka tu tur vari tā sēdēt un vienmēr prasīt, lai cilvēki par tevi apžēlojās, un tad tu no tā iztiec, un tev ir kaut kāda sava loma dzīvē, un tu jūties apmierināts. Bet viņš saka, vai tu gribi kļūt vesels? Un ja tu vēlies, tu atver savu sirdi, tu esi gatavs arī pieņemt
to, ka Dievs tevi izmainīs. Jo, kad Dievs saskaras ar cilvēku, cilvēks izmainās. Cilvēks kļūst savādāks, cilvēks kļūst citādāks. Cilvēkam mainās prioritātes, mainās domāšana. Un tāpēc absolūcija, jeb grēku piedošana ir kaut kas tāds, ko tu nekur citur nevari dabūt. Tu nevari dabūt citur grēku piedošanu kā tikai baznīcā. Tikai tur ir grēku piedošana. Tu vari lūgt Dievu, kur vien vēlies, mājās, vai mežā, vai Daugavas malā, vai jūras krastā, vai savā šķūnītī, vai vēl kaut kur citur, bet Dieva žēlastību un piedošanu tu saņem baznīcā. Tu saņem tur, kur tiek pasludināta grēku piedošana, kur tāpēc arī Kristus saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Un tas ir, kā var teikt, unikāli, tas ir tieši šeit, kur notiek dievkalpojums. Te ir šī vieta, šī miera vieta, šī izlīgšanas vieta. Un ka mēs varam šeit būt, mēs varam sevi teikt laimīgus esam, jo mēs esam šajā vietā, kur mēs varam saņemt to, ko nekur citur mēs nevaram saņemt. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam, mums tas ir būtiski, mēs pie tā tveramies. Šis notikums noslēdzas ar to, ka šis paralizētais cilvēks, dzirdēdams Jēzus vārdus, pieceļās, paņem savu gultu un iet uz mājām. Un tas ir kaut kas tāds unikāls. Ja mēs kaut ko zinām no medicīnas, tas nav iespējams. Ja cilvēks ir vismaz pusgadu gulējis uz gultas, viņš nav staigājis, tad viņam ir jāmācās staigāt. Viņš tur mācās, viņš tur lēnām ar kruķīti un tur citi palīdz un tā. Bet te viņš ņem pieceļas un iet uz mājām. Un Dievs pāris sekundēs vai minūtes laikā šie cilvēku muskuļus padara par funkcionējošiem. Šis cilvēks kļūst funkcionējošs cilvēks. Un tas ir tik īpašs, un tas ir kaut kas tāds īpašs. Jēzus atgriež rīcības spējas tam, kas nebija ar rīcības spēju. Šis cilvēks ir tāds, kurš var uzņemties atbildību. Šis cilvēks ir tāds, kurš dodas uz mājām. Un te mēs varētu pat teikt tā, ka te ir arī stāsts par kristību. Gribētos teikt par kristību. Tas ir tādā, tie alegoriskie, jau garīgajā nozīmē, ka tad, kad tu tiec kristīts, tava dzīve izmainās pa 180 grādiem, un ja cilvēks iepriekš gāja uz nāvi, uz savas dzīves noslēgumu, tad tagad cilvēka garīgais ceļš ir uz debesu valstību. Dievs viņu orientē uz debesu valstību, uz tām dvēseles mājām. Viņš tiek būtiski pamainīts, un tas ir šis ceļš, kas notiek tad, kad Dievs tavu dvēseli dziedina. Tad tu dodies uz debesu valstību. Tu ņem savu gultu un dodies uz debesu valstību. Un tāds ir viss mūsu ceļš. Viņš nav tik vienkāršs, viņš ir sarežģīts, un mums ir daudz, kas vēl jāpārvar, un daudz, kas mums ir jāmācās, bet mēs ejam uz mūsu mājām. Dievs mūs dara par tādiem, kamēr, gribētos vēl tā piebilst, kamēr mēs esam orientēti uz Dievu, mēs dodamies uz mūsu dvēseles mājām. Mēs dodamies tur, kur ir Dieva tuvums aizvien vairāk un vairāk. Un vai varētu arī padomāt par to mūsu uzrunas noslēgumā, kas tad ir tas, kas cilvēku paralizē. Un patiešām atbildi jau tajā ir, ka cilvēka šī pieķeršanās miesai un grēks ir tas, kas cilvēku paralizē, ka viņš nav spējīgs kustēties. Tu neesi spējīgs kustēties Dieva virzienā, kamēr tu esi ļoti krampjaini pieķēries pie savas veselības, savas dzīves, savu vēlmi sasniegšanas, pie sava ego, ka tu tam visam pieķeries, tu esi paralizēts tādās garīgajā nozīmē. Tad, kad tu atlaidi savu krampjaino pieķeršanos, tad, kad tu esi gatavs raudzīties uz Dievu, tad, kad Dievs tevi ir atmodinājis, tad, kad Viņš tevi ir dziedinājis, tad, kad Viņš tavus grēkus tevi ir piedevis, tad, kad Viņš tevi devis prieku par Dievu, par debesu valstību un vēlēšanos būt Dievam aizvien tuvāk, tad tu atlaidi savas rokas no tā, ka tu esi pieķēries līdz šim, un tu tiecies
pēc tā, kas ir augšā, pēc Dieva. Un varētu teikt, tad tas ceļš tuvojās, tad mēs tuvojamies vai mēs tiecamies un ejam virzienā uz Dievu. Un tāpēc arī Jēzus dara to, ko viņš dara šajā notikumā, ka viņš piedod grēkus, un pēc tam viņš arī saka, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tad cilvēks patiešām mainās un dodās uz savām dvēseles mājām. Lai Dievs dāvā mūsu garīgajā ceļā savu vadību, savu svētību, spēku un prieku par to, ka viņš mums ir vienmēr tuvu, ka Dieva žēlastība mums palīdz mūsu grūtībās un mūsu garīgajā ceļā viņš ir tuvu. Un patiešām varam, līdzīgi kā emeritētais bīskaps Pāvils saka, mēs sekojam Dievam tāpēc, ka tas ir labi. Tāpēc, ka Dieva žēlastība man ir atbrīvojusi un es sekoju Dievam nevis tāpēc, ka man ir grūti, bet tāpēc, kad ir labi. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.